Tu dod galvīgi esi. Nu, re, atkal esam uz ūdens. Šodien lielie mānekļi un līdaka ir mana vēlma. Ūdens līmenis ir pišķīt, varbūt pacēlies. Mētāšu gūpīs. Cerība ir šito pašu vakaru arī liela pieteicās. Mans personīgais rekords arī bija. Un tad man ir viens partijas uzdevums, ko es no mūsu pašu vietējā latviešu esmu nopircis. Ir tādas muira maus vai raganas vai kā viņa saukā peles. Es no viņa paņēmu vienu arī, viņš pats taisa. Saucās Whirlwind šitie. Šo te pašlaik pamētāšu, pastīsimies, vai kaut ko var piemānīt uz šito mošķi. Ja nekas neies, pārslēgšos atpakaļ uz gūpiju. Vakar šito krāsu mētāju, ļoti gribu pamēģināt arī šo te krāsu. Balto astīti, patīk man viņa. Te jau ir tāda, kas man ir nesusi jau līdakas. Paņēmu arī savu basteri, kurš jau ir apskrandāts. Ir arī kaut kādas citas gumijas, bet tās apšaubu, ka es metīšu, vienkārši paņēmu tāpatās. Ja nu gadījumā pilnīga nulle, tad var vismaz kaut ko citu arī uzlikt. Bet nu pārsvarā eksperimentēšu ar krāsām. Šitas diezgan sekli, maltas gan es uzliku uzlicis, viņam man patīk. Es jau viņu pamēģināju pamest, man patīk tomēr, ka viņš nedaudz pagrimst. Jo tad viņam to spēli var uztaisīt tādu tā kā grimstoša pele. Burtiski slīkstoša pele. Tā, ka tu aiztaisīju. Uzliku arī, uztinu arī jaunu auklu. Iepriekšējā jau griežot un visur ieķeroties un arī mānekļus dažu zaudējot. Bija jau palikuši pēdējie kaut kādi, nezinu, 40 metri. Nu tad uztinu jaunu gadījumā, lai šodien nav pārsteigumi, ja kaut kur ieķeros. Nu, es viņu tā, es gan, protams, nezinu, kā viņu pareizi spēlēt, bet es viņu mēģinu tā ļaut viņam pagrimt un tad uzceļ uz augšu. Tagad ar tām lapām grūti vispār saprast, kur ir lēpenes. Tagad jau redzēt baigi nevar vairāk, bet es pa lielam mētāju tur, kur ir vecā zāle. Šoreiz uztinu tāda, kāda man bija. 4niece, nevis 8niece. Viņa ir skaļāk. Es tagad saprotu, kāpēc čaļi mētā. Tās 8nieces. Man pirms tam bija uztīta 8nieces, man bija tik lusa tā aukla. Šitā tik skaļa, bet viņa arī tāda raupja ir. Bet nu šitā esot abrazīvi, izturīgāka laikam. Tik ātri nenodilst kā 8niece. Ir. Zivtiņi aktīvi šodien ir. Pēc visiem rādītājiem es pirmo reizi redzēju, ka man rāda maksimāli labu copi. Un kā maksimāli labu copi es domāju, nu, ka pēc spiediena, laikapstākļiem, temperatūras, aktivitātes šodien. Tas ir laba. Tā ir laba zīme. Tu iebrauc upē, tajā ūdeņos, un pirmajās burtiski 10 minūtēs rīktīgs ņēmiens pie seklajām lēpenēm. Tas pieņemu, kad ja viņi tur dzīvojās tā zivs pa seklamiem, tad man jāskatās, ir tev seklās vietas. Es jau zinu apmēram, kur viņas te ir. Ņēma.
Astuna nokoda. Reāli ietas pa mānekli, bet vai netrāpīja pāķiem? Tas nevarētu būt, tās bija zāles. Nekas neuznāca augšā. Ok. Jānotestē. Varbūt man te vienkārši pēle nestrādā. Vēl kādu stundiņu es pamētāšu viņu. Un tad es pārslēgšos apakaļ uz savām gūpjām. Gūpjiem man šogad rudenī ļoti labi strādā. Redzēsim, tā es varu notestēt vai... Labi, es jau... Tur jau varbūt tas, ka neņēma un pēkšņi sāk ņemt. Jo, ja tajā dienā vispār neņem, es nezinu, vai neņēma to peli vai neņēma vispār, ja es tikai peli mētāju. Ja es pārslēdzos kaut ko citu, tad vismaz ir iespēja tas, ka tajā dienā ņēma zāles. Gribējās pēc tālāk. Mūdzu, es pārslēžos atpakaļ uz gūpi izskatās. Man jau gaidīt, stunda nav pagājusi. Man arī tas, ka es īsti nezinu, kā viņu pareizi izspēlēt. Es kaut ko mīnu, es vienkārši tinu, kaut ko piebremzēju. Tā kā nedaudz určauļkoju, lai viņš uz augšu. Kā tu te pie tāda krituša koka nebija lieta. Man jau liekas, ka šitajā dīķī tās zīves ir mazāk palikušas arī. Tāpēc, ka visu vasaru palielam tas zīves bija pilnībā viņš arī tagad vēl projām ir pilnībā noslēgts. Te nevar ne zivs neiepeldēt, neizpeldēt. Es te vienu otru apēdu noteikti. Vai kāds ūdrs varbūt kaut kur ielien. Kāda noāda putni. Tā zīves netiek iekšā. Tā vēl kādu pusstundiņu pamētāsim šodien. Jākustās būs laikam uz to otru dīķi. Šitas dīķis man šogad tikai gada sākumā bija rezultatīvs. Jāuzliek mums cita krāsa. Jāpamēģina tas baltais, tas zilais. Baltais. Smuku šitie gūpī ir mākslas darbi mazie. Smuks iznāciens bija. Jāiet tur. Zivs ir šodien aktīvi, tas, ka es viņu nevaru. Labi, es mētāju baigi lielos mānekļus. Tas, ko es ķeru, tas ir drīzāk ir virs 65-70 centimetri. Šodien čuču mazāks māneklītis.
Gūpīs, davai. Davai šito. Vai vēl kādā pakaču. Vai tu dūla galīgi esi? Jo, vai kāds iznāciens skaists. Tā, viņa galīgi noardījās. Ar tu dūlā. Es zināju, ka es uzlikšu to mazāko mānekli, ka viņš nostrādā. Tīk skaisti iznāca. Tīk skaisti iznāca. Pilnīgi prieks pa visu seju. Labs. Saplēst tu sevi pamatīgi tur. Tik skaisti iznāca. Smukuls. Riktīgi labs. Skaists eksemplāriņš. Bet nu tāda, cik viņa varētu būt. Knapmēriņš. Što laidīsim vaļā. Cerams, ka tur Šeit baigs. Aizgāja. Malacis. Zināju, ka es uzlikšu bišķi mazāk to gūpīru, ja kaut kas paņems. Jau varētu būt vēl kāda. Tās drīzāk bija tā pati, viņa apmēram tādā pašā izmērā izskatījās, kas izleca. Bija vēl viens op. Atkal. Tas ir kaut kas. Burtiski divi metieni viens pēc otra. Atšķirā. Divi metieni viens pēc otra. Tā nav tā pati gadījumā? Nē, šitā ir cita. Šitā ir cita. Labs. Tā āķers gan neturēšu rokās, viņas izdomās. Sākt. Oi, cik smuki. Jā, labi, ka tomēr beigās bija. Oi, jo, Haidī, kā tu tur esi mēlē ierāvus. Atdod asti. Uš. Nē, šitā ir cita. Šitā ir cita. 100% cita. Dūlas mazās. Razbainieces. Smuka. Arī, ka šitas gan, man liekas, nav mēriņš. Bet, tā tik sparīgi iznāca. Jā, skrien. Aizgāja. Labs. Šis kaut kāds šitā krāsa. Tā kā liela, viņš tā kā asaras ūdenī izskatās. Redz tāds baltīgs. Tas divi metieni viens pēc otra. Tas
ir tik bija. Tā bieži nav. Tā bieži nav, kad ir 2 metienos 2 zīves. Galvenais, ka viņa vienreiz ņēma, man liekas, ka tā bija cita zivs, kas ņēma. Un kā es uzvelku augšā no citas puses vispār. Nu, 3 metieni pēc kārtas būtu fenomenāli. Tam es neticētu. Nē, tas ir kaut kāds koks. Tas bija kaut kāds koks, man jau likās. Un šitas, ja būtu paņēmis, tas būtu bijis ņēmis, tas būtu bijis kaut kas iespaidīgs. Jāpagriežas. Tik smuki. Zini, es dažreiz var šitādus te copis, kad, ja šitā copētos, ka katro metienā es vienmēr izvēlētos šitāda veida copi nekā lielā. Protams, lielajām arī ir sava burvība. Jā, šīs vietas resursi izsmēla laikam. Tā jāpamatā mošķis. Jā, aktivitāte uzradās. Mētāsim raganu. Varbūt tā kā aktivitāte es redzu. Paierēsimies tur. Ai, es ķērās. Būtu viņš mazāk tā lēpe. Varētu virsūdens mānekli, bet es domāju, jo vairākās vietās es redzēju tādu sportisko izmēru, viņš sēž pie lēpēm. Man ir aizdoma, ka šodien lielais māneklis nav īstā diena, kad viņu likt, jo pārsvarā aktivitāti es redzu. Tādus plunkšķi ir, bet tā neizskatās pēc lielās zivs. Bišķi aizskatījos. Nu, šitas jau nekas baigi liels nav, bet jā, ir okei. Es skatījos, kur es metīšu nākamo metienu. Jau pašā lūpiņā. Gribēju teikt, lielo nav jēga mest. Bet redzi, kā tomēr ir. Te ir smukiņš, arī tāds maziņš. Cik viņš varētu būt. Mēriņš ir, bet knapmēriņš. Smuks. Ne, nu mazāk, kā jau es teicu. Šodien izskatās ļoti aktīvi. Šito es saplēsu, šitas ir svaigi plēsts. Es vienai nesen šitādu noķēru un es šitādu uztaisīju. Šitas ir mans, man liekas, tikko plēstais. Viņa ir interesanta. Smukiņa. Es kā uzreiz gribēju nedaudz viņu pakacināt. Nu,
zin kā saka, ja mazais sačuks ir līdzi, man tieši, kamēr es te mētāju, man sieva manī teica, kad atnācis mans normālais sačuks. Varētu jau aizskriet ātri līdz mājām un paņemt viņu, bet tās ir 20 minūtes nokavētas no copes. Jā, šodien interesanti, ja tā paskatās, es gandrīz esmu visu meti šodien, bet gan iepriekšējām, gan šitam māneklim ir ļoti izteikti uz muguras tāda balta, tā kā tīģera raksts, un sānā ir tāds tā kā līdaku raksts balts. Nezinu, kāpēc, bet šodien ļoti izteikti abi divi mānekļi strādā. Šodien nav peles diena, jo strādā, gūpīs strādā, kā mēs redzam, 3. metienā, kā uzlikšu to mānekli, kaut kas pieteicās. Nekas liels. Maziņš zemēriņš. Vai kā tu atkal žaunās vai paņēmi? Atvainojies. Pavēr lūdzu. Es nevaru izņemt āķus. Dāmīte. Vēl viens mazais zīmulītis. Esmu truļā. Bišķi sāsiņoju tevi. Uzreiz aizskrēja. Varbūt vajadzēja tikai krāsu pamēnīt. Aste nenokoda man. Nenokoda. Man jāpasūk tās astes būs vēl, jo divām šām zivtiņām man jau ir astes nokostas. Vienai es uzliku padiltēju jau. Bet es nezinu, man tas padiltēs. Viņš tā kā svimbēts uzreiz strādā. Vairāk. Tieši tā krāsa arī strādā. Man liekas, ka viņam visas krāsas strādā. Ot gūpija, tā ir štela. Man pagājušajā gadu basters bija ļoti veiksmīgs, bet šogad es uz bastera neko nevaru noķert. Viena līdeka laikam man bija uz bastera gada sākumā. Man Savage Gear Deviators ļoti labi strādā. Un man basteri baigi labi strādāja šeit. Bet šogad basteri Deviators pāris līdekas noķēra un paltam smukas tādas ap 60 centimetriem. Bet ot basteris. Nē, tur zāļu kaut kāds mutuls ir. Man jau likās tā smuki nostiepās. Tas būtu bijis iespaidīgi, ja atkal būtu bijis šodien 4. līdeka. Tā bija, nav nekas baigi krūti, bet zini, es izvēlēšos 4 līdekas 4 stundu laikā, nekā vienu līdeku 8 stundu laikā. Ja labi, ja mēs runājam par metru, tas varbūt ir savādāk, bet es ļoti apšaubu, ka te ir tāds kāds metrs. Vispār, tikot zāli čumurīt paķēru. Bet, 80 te ir. Tā kā te ir. Bet, vienu 80 vai 4 līdekas visas dienas laikā, es tad izvēlos labāk 4 līdekas. Jo 8 stundas nocepēt ar to, ka tev tikai viena līdeka, grūti ir mentāli baigais
tāds pašam uz sevi spiediens. Tas laiks saka, ko es te mētāju, bļāviens. Es te mētu, bet jēgas te nekādas, nekas neķerās. Kāpēc es vispār vēl te sēžu? Nē, nu, un, protams, tā, kad viņš izšauja tas lielais, tad tur ir, protams, man liekas, ka kaut kas mēģināja ņemt. Nē, tas bija zāles. Tas bija zāles. Tajā ejā jāiemet kaut kādas aizpagājušā gada, man liekas, man tajā ejā tik smuki paņēma. Tur tā kā nedaudz dziļāks ir pa vidu. Zāles. Protams, zālēs. Tas laikam arī būs pēdējais metiens. Tūlītās izskatās, ka sāks līt. Baltā zivs te tā kā traka ņemās tagad. Domāju, mednieki ir jau sēdušies, līdz ar to baltā ir drosmīga un lien laukā. To arī jābeidz. Bačas arī nosēdušās. 4 zivis. Tīri ok, cope. Silta dieniņa. Labi pavadīts. 5 stundas uz ūdens. Lapsi. Tad jau tiekās nākamreiz. Protams, nokavēju. Jā. Braucu jau mājās. Metieniņš un līdacēns. Domāju, ka šodien neko neņemšu, bet es domāju, ka šito draudzeni es paņemšu. Gan jo es solīju, ka ja es noķeršu, tad es paņemšu kaut ko ņemamu. Šitas jau ir ņemams. Nu, šitas jau ir smuks mēriņš. Labi. Nu, šitā ir kaut kāds kararēta, kur ir jastītē. Var redzēt, ir labi kararēta. Un cik viņi varētu būt? Vienmērs viņi ir. Viņi izskatās ap, grūti pateikt, kaut kādi 65. Nu, šito paņemšu.